Karā viņš no salas pils, ķieģeļu mūri stāv, prospekti zina mūsu vārdu. Karā viņš no salas... Es ar Leo iepazinos pirms kādiem 3 mēnešiem, kopš es ar viņu iepazinos. Tā es arī sāku trenēties pie viņu, man patīk tas vibes. Ķieģeļu mūri stāv, prospekti zina mūsu vārdu. Karā viņš no... Man patīk zāle, man patīk cilvēki, kas pie viņu trenējas. Neizkustināt un neizcist ar āmuru. Karā viņš no salas pils. Cik es paskatījos, viņš ļoti labs ir. Es vairāk uz ātrumu spiešu, jo es arī dzirdēju, ka viņš liels puika ir. Un es domāju, ka viņam varētu būt smags sitiens. Neizcist ar āmuru. Karā viņš no salas pils. Ķieģeļu mūri stāv, prospekti zina. Pirmais jau citu bija fights. Es 6 gados gāju pie mana onkulis, tāds kruts ir. Viņš karatē pasmiedza Salaspilī. Man bija 6 gadi, un es gāju pie viņas treniņiem. Un pēc tam tikai sāku skeitot. Un cīņās tieši tas pats, tie jau pirms eja ārā, tie jau arī brēd. Domāt, dabūs pa galvu vai nedabūs, tas jau arī visi mentāli šeit. Tās ir tās paralēles. Tikko pabeidz bīcept, jaunu kreku vāru, veci tas ir pīzdziets, veci uz vāru. Kainā viņš no salas pils, ķieģeļu mūri stāv, prospekti zina mūsu vārdu. Kainā viņš no salas pils, ķieģeļu mūri stāv. 20. septembris, Lucky Lads. Ar simtiem interesanti, diezgan mazliet nepierasti, bet cīņas sports jāmākas izstiet ar pliku roku, ar MMA simtiem, ar boksa simtiem. Vienalga, vai tu esi ielas īkstonis, vai tu esi boksas īkstonis, tas ir neatkarīgi. Tev ir jāmāk šis jebkurā momentā. Pirmais tas, kas būs ieguldījis lielāku darbu treniņos. Tas arī viss. Tā vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Un to es darbu ieguldīju? Es domāju, ka jūs redzēsiet 20. Es nācu kādu ilgāku laiku periodu pastrādāt, bet jau kāds darbs ieliks iekšā. Kopā trenējos pie Iļas Žiļinskā. Mēs tur kopā arī ar viņu kādu laiku periodu patrenējāmies, tā kā viens otru atcerējāmies, kad viņš atnāca pie mums arī. Tur vienā pareizajā brīdī īstenībā ir jāpārslēdz, tajos simtos arī es arī uzskatu ir jāpastrādā, ir jātais visādas atstrādes, viegls sparings var arī uz 30% īstenībā. Ar tādu mērķi mēs šodien arī apbraucām uz zāli trenēties, tad uzvilkām, pamēģinājām, iekustējāmies, tā kā, pie tā ir jāstrādā. Īstenībā tas ir vispār kaut kas cits. Tās ir divas dažādas pasaules, boks un šis boks ar tiem mazajiem cimdiem. Bet mēs esam gatavi, kā mēs gatavojāmies, trenējāmies. Es pārliecināts par viņu noteikti uz visiem 100%. Ko es varu novēlēt pretiniekam? Lai iznāk uz cīņu vesels, jūtās labi, jūtās stipri, lai nebūtu viņam nekādas problēmas tik līdz ringam un pavadīt patīkamu vakaru.